Ceturtais ir ģimenes hierarhijas likums. Vecākie vienmēr ir augstāk par jaunākajiem, un neviens no dzimtes locekļiem nemaina savu pozīciju un nepretendē uz kādu citu. Mīlestības un rūpju enerģija vienmēr tiek virzīta no vecākajiem ģimenes locekļiem uz jaunākajiem, nevis otrādi. Mūsu mīlestība pirmām kārtām ir paredzēta mūsu bērniem. Tieši viņiem ir nepieciešama galvenā uzmanība un pilnīga aprūpe. Un tikai tad runa iet par saviem vecākiem. Vecāki saviem bērniem dod resursu, un kad viņi izaug, viņi kļūst par resursu saviem bērniem. Tādā veidā turpina dzīvot un attīstīties dzimtes sistēma. Parādu, kas mums ir jāatmaksā saviem vecākiem, mēs atdodam saviem bērniem. Vecāko vidū ir tie, kas dzimtes sistēmā ieradās agrāk. Tostarp atrodas pirmkārtām vecāki. Bērni nedrīkst pārkāpt dzimtes hierarhiju, mēģinot ieņemt savu vecāku vai citu vecāku radinieku vietu. Hierarhijas pārkāpšana izpaužas kā kritika, noraidījums, aizvainojums, pretenzijas un jebkāda cita veida vardarbība. Jebkāda šāda vardarbība nozīmē, ka jaunākais cenšas kļūt augstāks, gudrāks, stiprāks un veiksmīgāks par saviem dzimtes vecākiem. Turklāt vecāku kritika ir iesniegums uz viņu likteni. Kad dēls dzīves pieredzes gudrs kritizē tēvu par kļūdām, viņš tādējādi paziņo, ka ir gatavs ieņemt tēva vietu, ir gatavs uzņemties uz sevis viņa likteni, ir gatavs atrisināt viņa problēmas. Un tad tieši tā notiek. Kritizējot savus vecākus, mums rodas tās pašas problēmas, kuras kritizējām par viņiem un nevaram pieņemt. Bērnam jāiemācās pieņemt savus vecākus tādus, kādi viņi ir. Galu galā vecāki ir tie, kas veido mūsu dzīves dekorācijas, bez kā mēs neiziesim savas mācības. Un ja bērni kritizē savus vecākus par jebkādām vājībām un kļūdām, viņi savā dzīvē piesaista tādas pašas grūtības. Vecāku kritika ir ceļš uz viņu dzīves scenāriju atkārtošanu. Sieviete, kuru aizvaino viņas vīrs, var nodot aizvainojumu savam dēlam, un viņš aizstāvot savu māti, sāk ienīst savu tēvu. Nedaudz vēlāk viņš pats kļūs par tēvu un saskarsies ar tēvišķo situāciju, lai piedzīvot to, par ko viņu kādreiz kritizēja. Otri ir vecākie brāļi un māsas. Vecākiem bērniem ir priekšrocības salīdzināmā ar jaunākajiem, jo viņi agrāk ir iekļuvuši dzimtes sistēmā un ir iesaistīti dzimtes problēmu risināšanā pirms visiem citiem bērniem. Nevelti vecākais dēls vienmēr ticis uzskatīts par galveno vecāku bagātības mantinieku. Šajā gadījumā vecākiem bērniem ir lielāka atbildība par ģimenes uzņēmumu, nekustamo īpašumu un citām lietām. Trešā ir bijušie laulātie, arī pēc šķiršanās. Arī viņiem ir zināmas priekšrocības salīdzinājumā ar tiem, kuri dzimtai pievienojās vēlāk. Tas izpaužas kā emocionālā atmiņa, pateicība un zināma atbildības pakāpe, piemēram, nepieciešamība maksāt alimentus. Un lai gan prioritārām attiecībām jābūt ar jauno partneri, tomēr jāsaglabā cieņa pret bijušiem laulātajiem, bijušā laulātā vecākiem un, protams, ir jārūpējas par bērniem no pirmajām laulībām. Turpinot šo tēmu, bieži vien veci cilvēki, pieprasot pastiprināt uzmanību sev, sāk uzvesties kā bērni un pat konkurē ar saviem mazbērniem par savu bērnu uzmanību. Šajā gadījumā viņi iekrīt slazdā. Gan par bērniem ir jārūpējas, gan vecāki ir kaprīzi. Bet neviena ne otru nevar izdarīt pilnvērtīgi, jo ir izjaukts dzimtes enerģētiskais balanss. Nedrīkst kļūt par vecākiem saviem vecākiem un nevar atņemt saviem bērniem to, kas paredzēts mazbērniem. Tas ir vispārējais dzimtes harmonijas pārkāpums. Kad pieaugušie bērni izveido paši savu ģimeni, šī jaunā ģimene ieņem prioritāru lomu pār vecāku ģimeni. Reāls dzīves piemērs. Vientuļa māte audzina dēlu, tāpēc viņai ir nepieciešams vīriešu atbalsts un uzmanība. Viņai ir grūti emocionāli, finansiāli un fiziski.
Viņa ieliek savu dēlu vīra viņa tēva vietā, un zēns, redzot savas mātes ciešanas, drosmīgi uzņemas šo lomu. Viņš agri pieaug, pastāvīgi rūpējas par savu māti, aizsargā viņu, mācās būt stiprs un atbildīgs. Bet dēļ bērnības atņemšanas viņš zemapziņā sapņo atgriezties atpakaļ un kaut kur ļoti dziļi tur aizvainojumu savu māti par to, ka viņš agri kļuva pieaudzis, vienlaikus ienīstot sevi par pārmetumiem pret savu nabaga nelaimīgo māti. Māte, redzot viņa gatavību kļūt stipram, pilnībā deleģē viņam vīra lomu un būtībā apstājas būt par viņa māti. Tikai pēc tam daudzus gadus vēlāk kļūst par spēcīgu un veiksmīgu vīrieti, šis agri nobriedušais zēns sāks meklēt kompensāciju par savu neveiksmīgo bērnību. Viņš sāks krāt rotaļlietas, kuru viņam bērnībā nebija, bet tagad tas būs kaut kas dārgs, piemēram, ieroči, automašīnas, tehnika. Viņš atradīs savu spēcīgu un mīlošu sievu, kura viņam pildīs mātes lomu, aizsardzības avotu un aizpildīs bērnības robus. Viņam ar viņu pat būs bērni, bet pēc dažiem gadiem viņš sapratīs, ka tagad viņam vajag citu dzīves biedru, sievieti, ar kuru viņš būs vienlīdzīgā stāvoklī. Un viņš sāks meklēt jaunu sievieti, mīļāko draugu, kurai blakus viņš būs patiesi nobriedus vīrietis, nevis bērns bez bērnības. Tajā pašā laikā viņš izjutīs sirsnīgu pateicību savai pirmajai sievai, mātei, būs pieķēries savai pirmajai ģimenei, bet laimi meklēs kaut kur citur. Bez pilnvērtīgas bērnības, nesaņēmis to pilnībā no vecākiem, viņš meklēs kompensāciju jaunās attiecībās, iznīcinot jau izveidotās. Un dzīves stāstu mūģeklis peripētijas iegriezīsies ar jaunu spēku un atkārtosies atkal un atkal. Pareizas un harmoniskas attiecības nozīmē, ka mēs spējam cienīt savus vecākus, mēs zinām, kā izteikt cieņu viņiem, bet mēs nekļūstam par vecākiem. Mēs nevaram būt viņu vietā laimīgi, mēs nevaram būt viņu vietā veseli, mēs nevaram izdzīvot viņu dzīves grūtības un iet viņu ceļus. Līdzsvara saglabāšana nozīmē, ka vecāki neliek savus bērnus vecāku vietā, nekarina uz viņiem savas problēmas un nespiež viņus rauties uz pusēm divās frontēs starp viņiem un jauno ģimeni. Šī līdzsvara pārkāpums nozīmē veselības, sirdsmiera, panākumu un dažkārt pat dzīvības zaudēšanu. Vecākiem ir jāļauj saviem pieaugušajiem bērniem doties dzīvē, negaidot, ka viņu ieguldītais laiks un pūls atmaksāsies. Viss, ko mūsu vecāki ir ieguldījuši mūsos, nevar tikt atgriezts. Pieaugušā vecumā mēs atmaksājam parādu saviem vecākiem, atdodot savu enerģiju jaunai ģimenei, dzīvesbiedram un bērniem.